Čau! Šodien būs nedaudz savādāks video, nekā jūs esat ieraduši. Šodien nebūs dienas vlogs, bet šodien mēs skatīsimies video. Skatīsimies video, ko es atradu, kas saucas Jautrie zirgu video. Bet nevienmēr tas, kas citiem liekas jautrs, zirdzniekiem liekas smieklīgs un jautrs. Tā kā jā. Skatīsimies un paspriedīsim, kas šeit ir smieklīgs un kas īsti nav smieklīgs. Labi, lieki nerunājam, sākam skatīties. Jā, tas pirmais video bija tāds auč. Tas pirmais video tur bija jātnieka kļūda, bet tikpat labi arī, varbūt tas nebija viņa pirmais leciens tādā garā. Tas zirgs neizskatījās, ka baigi grib lekt to šķērsli, un jātnieks bija tā saklupis uz priekšu. Tā kā, jā, bet, tas nebija nekas traks. Skatāmies tālāk. Aiztur! Yes! Jā, tie zirgi, kur, teiksim tā, zirgs ir rikšotājs, un tad uz viņa sēž jātnieks visādos kostīmos. Mēs esam, es domāju, redzējuši visi internetā. Tur sēž viņi ir dinozauru kostīmos, minionu kostīmos, vienradžu kostīmos. Baigi forši. Tie zirgi ir vienkārši superīgi, jo grifons man nekad dzīvē neļaut apsēsties tādā kostīmā uz viņa, tā kā super. Skatāmies tālāk. Jā, un tas ir iemesls, kāpēc es nekad nelecu ar bezsegliem. Labi, ne tikai, jo bezsegliem īstenībā liek nav tik veselīgi zirgam. Bet jā, es arī zinu, ka es nokritīšu, ja es to darīšu, tā kā, jā. Nabaga ponijas. Es zinu, ka mums izskatās ļoti jautri, ka aplokos ir ielikt zirgiem bumbas, bet baigi liels traumatisma risks, un tas, kā šis kumeļš tikko nokrita, izskatās ļoti traumējoši, godīgi teikšu, bet var redzēt, ka viņam viss ir kārtībā. Bet tāpat tas neizskatījās baigi jauki. Es piemēram saviem zirgiem, neliktu aplokā bumbu. Jā. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs nekad neuzgriežam zirgam muguru. Tur izskatījās pēc ļoti jauna zirga visticamāk. Varēja labi redzēt, ka viņš gribēja nomest jātnieku un vienkārši skriet pa vārtiem ārā, bet jātnieks tieši nokrita vārtos, tāpēc viņš izdomāja neskriet ārā. Jā, tur es baigi neko nevaru piebilst, es nezinu zirgu ne jātnieku, bet izskatījās vienkārši pēc jauna zirga. Are you smiling? You're smiling! Oh my gosh! You're smiling! Cilvēki mīļie, tas. Labi, varbūt garām braucējiem izskatās, jautri zirga galva ir ārā un viņš izbauda, bet, ja to furgonu apdzītu fūra, piemēram, un tajā brīdī zirga galva ir iekšā un tieši pie apdzīšanas zirgs izbauž galvu ārā, zirgs paliktu bez galvas, tā kā, nē, tas priekš manis ir liels nē. Un tad mēs varam redzēt ļoti labi trenētu poniju un tur gan bija jātnieka kļūda. Un jā, un šeit es pati vienmēr esmu gribējusi izdarīt aiziet pie maniem zirgiem ar kaut kādu masku un tad novilkt un paskatīties viņa reakciju. Šeit tas zirgs ir trenēts.
arī tas vīrietis teica, ka spiet, un tad tas zirgs izpildīja komandu. Tā kā tur ļoti labi trenēts zirgs un foršs prikols īstenībā vajag kruta. Nu, es nekad nekāptu uz zirga, ja blakām ir mašīna ar atvērtām durvīm. Tā kā, ja mēs gribam traumēt zirgu, jā, ok, droši, bet, nu, tā kā, jā. Man liekas, ka tas zirgs nomet to cilvēku, tāpēc, ka tā nebija pareiza rīcība. Why are you sticking your tongue out? Ja zirgs nedaudz tā dara, jā, ok, tas ir normāli, bet, piemēram, kā mēs tikko redzējām, tas var arī norādīt uz kolikām, un ne tikai tas varētu arī norādīt uz zobu problēmām, smaganu problēmām, ka viņam kaut kur sāp, un viņš tā kā mēģina pakasīt ar mēli, vai, nu, vienkārši parādīt cilvēkam, ka viņam sāp. Kāds pakasa tam zirgam vēderiņu? Where's the tongue? Where's the tongue? Oh, there's the tongue! Where's the tongue? Oh, Nu, šeit arī zirgs, jā, liek ārā mēli, bet te izskatījās, ka viņš drīzāk spēlējas. Es arī neko nevaru pateikt no dažām sekundēm. Un te izskatās pēc zirga, kas ļoti grib pie citiem zirgiem. Oh, baby, you okay? Nabaga ponijas. Kāpēc guļošam zirgam dod spēkbarību? Bet, nu, labi, ok. Empiezo y luego vas moviendo poco a poquito. Tas zirgs jau iepriekš brīdināja, ka viņš tā kā negrib uz to aktivitāti parakstīties, jo viņš bija ausis noglaudas uz aizmuguri un tās skatījās ar tādu brīdinošu skatienu. Nu, ja cilvēki nesaprot zirga emocijas, tad jā, un blusā tas vīrietis nekāpa viņam uz seglu vietas mugurā, bet tā kā jau uz vēdera pusi, uz tālāk pie krustiem, nu, un tas zirgs neizskatījās baigi pieradināts pie tā. Tā kā, nu, ko jūs gribat no tāda zirga? O, joga! Jā, duša kādam. Jā, man kā zirgu cilvēkam, man ir tāds, auč, vai tam zirgam viss ir kārtībā, bet, jā, tur vienkārši zirgs izdomāja, ka viņš negrib atrasties tajā brīdī tajā aplokā. Tajā ainā īsnībā es pat neteiktu, ka tur bija baigi cilvēka vaina. Zirgs vienkārši bija sapinies elektriskajā ganā. Vismaz tā izskatījās, un nu, tu baigi tajā brīdī neko neizdarīsi, vienīgais ej malā un es teiktu, laid zirgu, neturi viņu. Tu nenoturēsi zirgu. Atlaid zirgu un, jā, ļauj viņam pašam izčaparoties, jo tu tur neko nevari palīdzēt. It's kind of plastic, just so you know. Nu, un te mums ir labs piemērs ar ērzeli. Jap, tas noteikti bija ērzelis. Oh, it gets a little angry sometimes. Nevajag smieties, ka zirgs tev koš, jo tas nav uz labu.
Jā, kumeļiem ļoti patīk, ka viņiem dibanus aiztiek un kasa un visu. Vienīgais, ko es teikšu, nevajag tik droši justies pie kumeļa pakaļas, jo kumeļi sper un viņi sper ļoti precīzi. Tā kā jā, varbūt gan jau tam cilvēkam tas kumeļš bija pazīstams uz 100%, tā kā jā, ok, bet nepazīstamam kumeļam neejam pie pakaļas. Jo, lai cik viņš ir jauks, foršs un mīļš, kumeļš tomēr ir kumeļš. Nu, Georgi. Nu, būpīgi. Jā, tas ponijs īsnībā jau pašā sākumā rādīja, ka neaiztiec mani, jo tas vīrietis gāja klāt un aiztika viņa galvu, un tam ponijam bija tāds, nē, liec mani mierā. Un tas vīrietis turpināja iet, un tad ponijs, protams, ka aizstāvoties, viņš pacelsies divkājās un tā kā uzbruks, bet tā galīgi nebija ponija vaina, tā bija tā vīrieša vaina. Tā kā, ja mēs neko nesaprotam no zirgiem, neejam viņiem klāt. Īpaši svešiem zirgiem. Nekādā gadījumā neejam klāt svešiem zirgiem. Jā, kumeļi bieži vien īpaši dzīves pirmajās 2 nedēļās, pirmajā nedēļā, viņi īsti nesaprot savu svaru un kas pa kām, tā kā, jā, viņi bieži vien mēdz krist. Jā. Tā kā tad ir jauns trīks. Jā, tāda ir ļoti. Teiksim tā, tur, jā, arī konkūrā, kad zirgi laiz pāri šķēršļiem, viņi mēdz tā kā iztaisnot pakaļkājas. Un, ja tas notiek cross-countryjā, tad es ļoti jūtu līdzi tiem jātniekiem. Jā, tas ir profesionāls zirgs, kas māk tikt ārā no bokšiem. Jā, un atkal bumba atpūs. Nepadošu. Tas izskatījās pēc ļoti pārbiedēta jaunzirga, jo var redzēt, ka viņam īsti celšanās divkājās nav viņa ierastā lieta. Tāpēc arī viņš nokrita, un viņš cēlās divkājās un griezās pret cilvēku. Tas nozīmē, ka viņš bija nobijies no cilvēka. Jā, es teiktu, ka tas ir nobijies jaunzirgs. Un neko vairāk pateikt nevaru. Nezinu, kas tur notiek, kas pa kam. Are you proud of yourself? Meitenīte nebija par lielu tam ponijam. Mums ir profesionāls bēglis. Jā, es īstenībā, mans suns Triksis, viņa arī ir vedusi tā grifonu, bet es nekad nepalaižu viņu uz divatās, vienmēr ar blakām, ja kas es paķeru pavadiņu. Bet jā, jūs aptuveni domu sapratāt. Ne visi video ir smieklīgi video. Bet daļa no viņiem bija tiešām smieklīgi un jautri, un arī zirgi var vienkārši paslīdēt un nokrist vai paklupt, vai arī ar jātniekiem var pieļaut kļūdas, tā kā jā. Aptuveni kaut kā šitā. Ierakstiet komentārā, vai jums šāda tipa video interesē, patīk.
zināt manas domas un zināt, ko es domāju par konkrētām situācijām. Protams, es neesmu nekāds zirgu psihologs vai tur liels jaunzirgu treneris, es neko daudz nevaru par to pateikt, bet no savas pieredzes es varu pakomentēt, un šodien tas, ko jūs dzirdējāt, ir tas, ko es domāju, un jā. Labi, tad neaizmirstat ielikt laiku un iekomentēt, vai jums šāda tipa video patīk, un labi, tad tiekamies citreiz. Atā!